Sveicināti! Es esmu Lāsma. Un es esmu Paula. Un šodien mēs esam pirmajā podkāstu epizodē, kurā mēs parunāsim ar diviem jauniem māksliniekiem, mūziķiem, Markus un Niklāsu, kuri, lai gan Latvijas mūzikas scenā ir pavisam nesen, ir jau sevi ļoti spilgti pieteikuši. Nedaudz iepazīsimies. Tātad Markus Rūtentāls. Markus Rūtentāls ir šī gada jaunais vārds Latvijas mūzikā. Viņš ir absolvējis Rīgas Doma koru skolas programmu mūziklu dziedātājs un piedalījies tādos iestudējumos kā Zvaigznes bērns, Zum Zum, kā arī bērnu muzikālajā izrādē Karlsons. Markus piedalījies Dēls teātra Ziemassvētku koncertā Mirklis gaismas tuvumā, kā arī dzirdams dažādos koncertos un televīzijas muzikālajos projektos. Tostarp darbojas kā grupas Straume bekvokālists. Markus Rūtentāls sevi Latvijas mūzikas vidē pieteica 2025. gada augustā ar debijas singlu Atpakaļ. Rudenī radītais otrs oriģināldarbs Vēlu rītā tapis kopā ar Katrīnu Dimantu, ar kuru mūziķis iepriekš kopā jau strādājis uz skatuves Jāņa Lūsēna un Kārļa Vērdiņa mūziklā Zvaigznes bērns, kur Katrīna atveidoja viņa tēla mātes lomu. 2026. gada 26. aprīlī Markus izdeva savu debijas albumu Kastemānija, kura pirmais solo koncerts norisināsies Depo. Jā, un Niklās ir jaunās paaudzes latviešu dziedātājs un dziesmu autors, kurš nāk no Liepnes pagasta Alūksnes novadā, bet pēdējos gados arvien spilgtāk sevi pieteicis Rīgā un plašāk Latvijas mūzikas vidē. Atpazīstamību viņš ieguva arī uzvarot vokālistu konkursā Geto Faktors 2025. gadā ar oriģinālu dziesmu A Boy. Mūzika Niklāsa dzīvē bijusi klātesoša jau kopš bērnības, un viņa radošais ceļš aizsākās skolā un jau ir attīstījies līdz profesionālai skatuves pieredzei un oriģinālu mūzikas radīšanai. Savā daļradē viņš apvieno emocionālo popmūzikas skanējumu ar personīgiem un pārdomas raisošiem tekstiem. Starp viņa zināmākajiem singliem ir Lēti un naivi, Seši vēji un Mākoņu skrējējs. Pēc uzvaras Geto Faktorā Niklāss turpināja aktīvi attīstīt savu muzikālo darbību, koncertēt un strādāt pie jaunām dziesmām. Viņa skatuviskā harizma, emocionālais izpildījums un autentiskā pieeja mūzikai ir piesaistījuši gan klausītāju, gan industrijas profesionāļu uzmanību. Un 26. gadā viņš izdeva singlu Mākoņu skrējējs, kura pamatā ir arī Aspazijas dzeja, apliecinot vēlmi savā mūzikā savienot mūsdienīgu skanējumu ar latviešu kultūras un literatūras elementiem. Un gan Markusam, gan Niklāsam ir arī abiem pieredze gan X Faktorā, gan kopīga pieredze arī koru karos. Un tad mēs esam nedaudz iepazīstinājuši ar jums, bet varbūt variet iepazīstināt arī ar sevi. Vai jūs sevi jau sauktu par māksliniekiem, un kas, jūsuprāt, varbūt ir mākslinieks, kurā brīdī var sevi saukt par mākslinieku? Tas tāds plašs jēdziens. Man šķiet, ka mākslinieks, ka noteikti sevi var saukt par mākslinieku, ik viens īstenībā. Man šķiet, ka līdz ko tu radi kaut ko, kas dod kādam citam vai sabiedrībai kaut ko, tas jau ir kā mākslas darbs. Un, līdz ar to man liekas, ka jā, es teiktu, ka es esmu mākslinieks. Es domāju, ka Niklās man piekristu. Jā, čau visiem, kas skatās, un apsveicu jūs un mūs ar pirmo epizodi. Paldies. Un, jā, tu jau tik ļoti skaisti mani pieteici, ka, man liekas, nav īsti ko piebilst, un runājot arī par to mākslinieku, tieši piekrītu Markusam, ka jebkurš, kurš rada kaut ko, ir mākslinieks, un arī pat, ja tas reizēm paliek mājās plauktiņā vai telefonu balss ziņu ierakstu mapītē, arī tā ir māksla, kura kādreiz varbūt ieraudzīs to dienas gaismu, jo ne visi māksla ierauga to dienas gaismu. Es domāju, ka mēs arī to zinām. Tā kā jā, un vēl es esmu tikai cilvēks, vai ne? Mēs visi. Ko jūs vēl darat bez mūzikas? Ko mēs vēl darām bez mūzikas? Es personīgi vēl skaidrs, ka strādāju. Strādāju šobrīd skolā, kur darbojos ar jauniešiem un organizēju pasākumus. Kā saka, tas tāds maizes darbiņš, ja gribētos teikt, jo skaidrs, ka, lai mūziku attīstītu līdz tādam maizes darbiņam, ir jāiegulda liels laiks un darbs, un enerģija, un arī finansiālie līdzekļi. Vēl es šad tad skrienu, šad tad braucu ar riteni, šad tad ballējos, un vēl baudu dzīvi pa
ceļam. Jā. Jā, jāpievienojās. Man arī ir maizes darbiņš, diemžēl vai par laimi. Ar mūziku vien nevar iztikt vēl vismaz. Bet es strādāju Kaldu. Nē, es domāju, tas arī saistīts ar cilvēkiem, pasākumiem. Vai? Nē, es strādāju māju apsaimniekošanas uzņēmumā. Tādā ziņā tas nav tiešā konkrētā veidā saistīts ar cilvēkiem. Bet jā, es cenšos, kad vien spēju, kad vien varu, un kad vien ir motivācija radīt kaut ko un veidot tomēr to mākslu, un ar kaut kādu cerību, ka nākotnē tas arī būs kā finansiālais tāds pamats. Atbalsts, jā. Jā, un mēs jau ieskicējām, ka jūs nākat no tādām dažādām vidēm. Markus ir pabeidzis domu skolu, Niklaus varbūt puisis no laukiem, vai tev nepatīk? Nē, es esmu pilnīgs lauķis. Es dievinu laukus un es esmu nācis no laukiem, mācījies arī tādā mazā mūzikas skolā, un tas ir tas fons, kas man ir, ko noteikti nevar salīdzināt ar tādiem super profesionāliem akadēmiju un vēl citādu skolu pabeigšanu, bet jā, tā kā man droši var puisi no laukiem. un jums ir, jūs paši savā starpā jau esat arī tā kā kopīgi sadarbojušies gan korkaros, gan vēl, vai jums ir pieredze, kādas ir varbūt tās atšķirības nākot no dažādām vidēm, vai jūs esat kaut ko jau saskatījuši, vai videi vispār ir tā kā nozīme? Tu gribi pastāstīt? Vai tu gribi pastāstīt? Man šķiet, ka rast kopīgu valodu vienmēr var, bet brīžiem varbūt var just, tas nav par Niklausu tagad konkrēti, bet ja runā, ka nav varbūt visi profesionāli, piemēram, kolektīvā, vai arī nav, ja ne profesionāli, tad nav varbūt tik daudz saskārušies arī ar mūziku. To brīžiem var just, ka ir tā kā, notiek lēnāk, piemēram, tas apgūšanas process. Notis, piemēram, neiet tik ātri atmiņā, nepaliek atmiņā un nespēja tik varbūt uzreiz nolasīt visu. Un, varbūt tās ir tās atšķirības, ka varbūt lietas, kas man personīgi šķiet varbūt pašsaprotams, ir jāatcerās, ka viņas varbūt ir arī jāpaskaidro vai jāpagaida, kad, uztvers. Tā, jā, es pastāstīšu tādu vienu reālu dzīves piemēru. Es nebiju solfedžo tāds apzinīgākais skolēns. Es vispār neteiktu, ka es mūzikas skolā vispār biju apzinīgākais skolēns. Noteikti nē, man patīk spēlēt klavieres un pārējais man viss likās tāds otršķirīgs. Kad man tikai jau to visu nevajadzēs. Un tad pienāca tā brīnišķīgā diena, kad man uzaicināja arī piedalīties Tautas Baltijā korī. Un, skaidrs, tā ir koru mūzika. Es nekad nebiju izpildījis koru mūzikas, nekad nebiju dziedājis korī. Jā, tas bija ansamblī. Tu nekad nebija? Nē, tas bija vispār tāda pirmā pieredze. Un tāda dziedāšana pēc notīm man nebija vispār principā trenēt. Es vienmēr esmu darījis lielākoties pēc dzirdes. Un tad tā atšķirība varbūt Markusam reizēm prasīja, lai viņš man dod tonīti. Vai klausījos, kur viņš pa tām notiņām staigā, kur varbūt es pārāk ātri netiku līdzi. Bet labā ziņa, ka šobrīd es pie tā strādāju un paralēli apgūstu, atsvaidzinu savas zināšanas solfedžo, kas man noteikti palīdzēs kaut kādā rakstīšanas, radīšanas un izpildīšanas procesā. Bet tā ir jūtama noteikti tāda atšķirība. Kā Markus teica, ir kaut kādas lietas, kas mūziķiem, kas to mācījušies vairāk, ir pašsaprotamas, un tad atkal es ticu, pieņemsim arī tas rakstīšanas vai kaut kāds cits process noteikti lēnāk, kamēr es atrodu to, ko es gribu. Jo tie cilvēki, kas to teoriju zina labi, viņi noteikti zina, kā to atrast, ko viņi grib. Savukārt tie, kas nezina, tad viņiem ir vairāk jāmeklē, ko viņi grib. Trial and error moments. Jā. Lai gan man arī ir trial and error momenti pārsvarā rakstot mūziku. Bet es tā kā spēlēju uz sajūtām un brīžos, kad es iesprūstu un es dzirdu kaut ko galvā, tad es tā kā padomāju, es taču māku teoriju, un tad es atrodu kaut ko. Patiesībā jā, jo atkal ir tāda, kokam ir divi gali, jo es atkal runāju ar vienu mūziķi, kuram es teicu, ka es tā kā īpaši nemāku solfedžo, un viņš arī bija pabeidzis Rīgas domu skolu, un viņš teica, es gribētu, lai es nezinu teoriju. Jo kaut kādā ziņā atkal viņš teica, ka tā teorija, ko viņš zina, kas ir iekalta, kad viņa reizēm atkal limitē. Kad kaut ko radi, tad tev liekas, ka
varbūt gribētos tā, bet tā jau nav pareizi. Savukārt man atkal ir tā, ka, ja es dzīvoju pēc tā principa angļu valodā, skan labi, if it feels good, it sounds good. Nu tā. Un tad reizēm kaut kādas tādas lietas, ko es sarakstu, kur reizēm pirkstus var izlaust, bet viņas tiešām skan labi. Jā. Un tur tāds jāmāk, man liekas, arī tas nobalansēt ir. Jā. Jūs atceraties, kāds bija jūsu sākums mūzikā? Vai jums ir bijuši kaut kādi lielie dzīves skolotāji, vai kaut kādi iedvesmas avoti, vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, nu man noteikti, ja runā par pašiem pirmsākumiem, kad es biju maziņš, pavisam 6 gadi, man tētis arī ir pabeidzis Rīgas Doma koru skolu, un viņš noteikti sākumā man palīdzēja vispār saprast, kas ir mūzika, kas ir notis, un kaut kādus pamatus ielika, pirms es gāju pat uz pirmajām solfeģo stundām. Viņš jau man bija kaut ko iemācījis ar cerību, ka es tikšu tajā skolā, jo iestāju eksāmenu arī tur sagatavošanā uz 1. klasi. Un jā, es teiktu, pats sākums man asociējas ar tēti, un arī pēc tam kaut kādas tur mazās klasītes pirmās viņš man mācīja klavieres mājās caur sviedriem un asarām, bet jā, par to es esmu pateicīgs. Forši. Nu, man noteikti prātā nāk arī, ko es minēju kaut kādās relīzēs, tādi vispār pirmie pirmsākumi, kad es sāku dziedāt, bija skolā, Liepnas vidusskolā, kur tajā laikā man papildus, tā kā mūziku mācīja skolotāja Lilta Spirka, kas par angļu valodas skolotāju. Bet viņa arī vada ansambļus, dažādus vadījusi turpat Tautas namā, un tad viņa bija tā patiesībā, kura kaut kā mani mēģināja vilkt, jo tas arī bija ar tādu salīdzinošu vilkšanu Zēnu ansambļos, un tad zinu, ka bija kaut kādas novada skates, kuras braucu, dziedāju Upenes Ozoliņu 2. klasē, un viņa noteikti bija tā, kas varbūt iedeva man to tādu pirmo sajūtu, kas varbūt to varu darīt. Un šobrīd to visu atskatoties, tā sajūta ir joprojām tāda, ka viņa ir tā, kas to ievirzīja. Un ar to tieši rakstīšanu, kad jūs sākāt jau paši pirmos oriģinālu mūziku rakstīt, vai arī bija kāds, pie kā jūs vērsāties pēc padoma, vai vairāk tā kā paši to taku minētu? Man šķiet, ka jā, es un manas pusvecās klavieres mina to taku. Jā, es centos pats pārsvarā visu darīt, vismaz sākumā. Jā. Jā, man bija ļoti līdzīgi, jo es visu laiku sev teicu, kad es pabeigšu mūzikas skolu, es vairs negribu spēlēt tās visas etīdes, ārijas un gammas, ka es gribu pamēģināt kaut ko savu radīt. Un tad draugi man piespēlēja tādu salīdzinoši vecu Yamaha sintezatoru vēl ar visiem ritmiem, ko tur var uzlikt un visu pārējo. Jā. Un es atceros, jā. Kā bērnu tagad? Nē, viņš tāds, profesionāli. Okay. Tur disketi vēl varēja. Tur spuldzītēm. Yamaha PCR 2100. Jā, tāds models. Jā, iegooglēt, paskatieties. Bet tas arī bija brīdis, kad es piesaucu pie klavierēm, tiešām vienkārši sāku skatīties, kādas skaņas man patīk, kur viņas tālāk attīstās, un es arī noteikti pats to ceļu izraku un roku vēl šobrīd. Jā. Labi, mēs tā kā apmēram sapratām, kāds bija tas sākums, bet jums nevienā brīdī nebija bailes sākt to savu taciņu bruģēt? Jā, man bija ļoti bail. Pieteikt sevi. Jā, es pieteicu sevi tā kā solo mākslinieku tikai pagājušajā gadā sanāk, 25. gadā. Jā. Man iepriekš skatuves pieredze bija diezgan liela. Es teiktu, liela skatuves pieredze bija bijusi, bet, kad es pieteicu sevi kā solo mākslinieku, man bija tāds nebija stress, es pat nezinu, no kurienes es tādu izraku. It kā nekas jauns, tas pats es dziedu un dziedu, kā vienmēr, bet tā sajūta, ka tas ir tavs, un tu pats viņu rādi, pats visiem saki, pats reklamē, un tur tagad brīžiem ir tāds sajūta, gribas tā kā sarauties, ka tik tev neaizskar kāds. Man bija diezgan bailīgi, joprojām brīžiem ir bailīgi, bet ir daudz labāk. Es atceros, ka es to galvenais daru tā kā sev, un te jau paliek vieglāk. Jā, es piekritīšu Markusam, noteikti bija bail un noteikti vēl ir bail, jo līdzīgi kā Markus teica, atdodot pasaulē savu mūziku vai pats reklamējot savu koncertu vai savu mūziku, skaidrs, ka tev rodās kaut kādas šaubas. Tu zini, kāpēc tu to dari, tu zini, ka tev tas patīk un tu vēlies tajā dalīties, bet ir kaut kādi brīži, kad liekas, tu atdod tādu daļu savas identitātes pasaulē.
Tas ceļš noteikti ir bailīgs, bet es tieši nesen klausījos arī vienu podcastu, kur runā par pašpārliecinātību. Un tās bailes, man liekas, arī viņas dzēšās mazliet ar to tādu pašpārliecinātību, bet pašpārliecinātības vārds pēc būtības ir īpašības vārds, bet patiesībā tas ir darbības vārds, jo vairāk tu dari, jo pārliecinātāks tu paliec. Tā kā reizēm, tā, man tās šaubas vai bailes ienāk, es saprotu, ka ir vienkārši jāturpina darīt, un tu paliec pārliecinošāks, drošāks, un arī pret sevi noteikti. Tā kā bailes tas jau tāds standartiņš. Jā. Interesanti par to pašpārliecinātību. Bet vai jums šķiet, ka ir arī tā kā, savā ziņā tas vienkārši nāk bailes sākt un sevi parādīt, vai jums ir bijuši arī kaut kādi gadījumi, kur viņas ir pamatotas? Ka tā kā kāds saka, tava dziesma ir galīgi garām, šito vispār nevar klausīties, vai es nezinu, tur kaut kādās, vai jums, kaut kādas negatīvas atsauksmes internetā tagad jau ļoti viegli ierakstīt komentārā, ko grib. Jā. Protams. Man īstenībā par pašu mūziku man liekas, nekad nav bijušas tādas akurāti negatīvas atsauksmes. Bet es atceros, ka man bija, kad TikTokā pirmo reizi kaut ko es ieliku par kaut kādu promo materiālu par savu pirmo dziesmu. Man bija pirmais hate komentārs. To es ļoti labi atceros. Tas tagad dzēsas diezgan ātri, bet tā bija vienlaikus tāda bailīga, protams, sajūta. Un vienlaikus tā kā, es pat nezinu, man bija tāds moments, es jūtos tā kā pamanīt. Jā, es jūtos, ja kāds izmanto savu laiku, lai man kaut ko sliktu pateikt, tas nozīmē, ka es esmu pievērsis viņam uzmanību. Un tā kā, viņš tērē savu enerģiju. Man liekas, tas ir pat vairāk nekā uzrakstīt kaut ko labu savā ziņā. Tā kā to ir arī labi atcerēties. Tīpaši, ja ir tādi ļoti kategoriski kaut kādi dusmīgi, naidīgi komentāri, tas pārsvarā ir aiz tā paša cilvēka nedrošības par sevi. Tas bija par dziesmu, vai tu neatceries? Tas bija video Canva, kas bija arī Spotifyā, kas ir redzama dziesmai atpakaļ, kas bija ielikta TikTokā. Jā, tas bija par to. Tur bija tādi, publiski neteiksim. Jā. Aiziet uz Markus TikTok un izlasē. Vairs nevar, bet arhīvā kaut kur. Bet, tas, ko es esmu novērojis par tām bailēm, cik viņas ir pamatotas, principā nekad viņas nav bijušas pamatotas. Viņām nav nekad bijis pamatojums. Pārsvarā tā, man liekas, ka cilvēki baidās vai šaubās vai kaut ko uzņem personīgi. Tā ir tāda projekcija, jo skaidrs, mēs kaut ko esam katrs savā dzīvē pieredzējuši. Mums katram ir kaut kādas savas nedrošības, kaut kādi savi untumi, kaut kādi vēlniņi, kas dzīvo uz pleca un kaut ko tad mums mēģina iestāstīt. Tas ir tas, man liekas, cik mēs ļoti tam ļaujamies. Ar to, man liekas, ir tā tiešām ļoti daudz jāstrādā, un es arī neesmu saņēmis tā arī par savu mūziku kaut kādus super negatīvus komentārus, vai pat negatīvus komentārus. Esmu vienmēr ļoti priecīgs uzklausīt kaut kādu argumentētu kritiku, kad tas tur varēja būt tā, jo, un šeit ir varbūt labāka ideja nākamajai reizei. Bet, protams, skaidrs, tie heita komentāri ir. Man arī viņi ir dot tādu momentu, es kaut kā esmu vispār iemācījies izlasīt, un es esmu kaut kā iemācījis savu ķermeni, savas smadzenes vispār nereaģēt uz viņiem. Es nezinu, kā tas ir izdevies, bet man tāds vispār, es pat viņus nedzēšu ārā, man fun. Liekas, tiešām cilvēki ir var savu laiku tam veltīt, un ja tā ir tāda argumentēta kritika, tad forši un tās bailes, ir jau, protams, arī, kaut kāds reizēm pieredzes trūkums, vai kaut kas, ko dari pirmo reizi, vai kaut kādas pirmās tiešraides, vai kaut kas, atkal par to pašu pārliecību, jo vairāk tu dari, jo mazāk bail tev ir. Jā, es biju piebilst, ka es to komentāru arī sākumā viņi gribēja atstāt, jo tieši tā man gribās, lai to tā kā redz citi cilvēki, ka piesaist arī haterus, bet tas bija vienkārši pirmais komentārs, un tāpēc es jūtos tā nērti un gribēju viņus dzēt. Es gribēju pievērsties tēmai, kas saucās albums, un Markusam ir iznācis albums Kastemānija, un es domāju, ko jūs abi vispār domājat? Katrs atsevišķi Markusam tagad ir debijas albums, un vispār, ko jūs domājat par albumu? Vai vajag, un kāds ir tas ceļš, un Markus gadījumā, kāpēc tu līdz tam nonāci, un kā? Jā, man liekas, ka pirmkārt albums kā formāts mūsdienās varbūt nav pārāk efektīvs, diemžēl. Tā, ja runā pēc statistikas. Bet man personīgi, un es pazīstu arī citus, kuriem tā ir, citus mūziķus,
ka tas sagādā pat lielāku gandarījumu, lielāku prieku nekā laist pa singlam, jo tas ir tāds kopīgs stāsts no A līdz Z, vairāk nevis atsevišķi dziesmu. Respektīvi, tu vari iekapsulēt daudz vairāk iekšā. Man vismaz patīk rakstīt tādus lielākas metrāžas darbus. Un, jā, man ļoti patīk arī skatoties citiem māksliniekiem, ko es klausos ikdienā, piemēram. Es pārsvarā klausos albumus tieši, jo man patīk tā kā to sajust to domu izvērstāku. Bet, nu jā, ja būtu jārunā par tā kā tīri efektivitātes ziņā, gan jau, ka laikam laist ārā pa singlam un ieguldīt uz singla promotēšanu būtu tā efektīvāk. Nevienmēr, protams. Tāds mans pašlaik novērojums, bet jā. Albums foršs. Albums foršs un apsveicam Markus. Ko es varu piebilst par albumiem? Man vēl nav albums, bet viņš noteikti plānojās. Jā, esmu nolēmis, kad vismaz vienu albumu savā dzīvē es gribu izdot. Un process pie tā jau noteikti sācies. Līdz šim es esmu devis ārā tikai singlus, un tad es sapratu, ka albums arī, man liekas, ir tāds rīks tādai jau pamats arī kaut kādai koncertēšanai, manuprāt. Jo, tu tā kā dod ārā pa singlam, jā, dod un, teiksim, pat ja tu dod, es nezinu, tu izvod gadā 3-4 singlus, skaidrs, ka tev sakrājās, kā saka, tava lista, ko tu spēlēsi, bet, albums ir, jā, tāds lielāks mākslas darbs, ko gribās atstāt pasaulē, tu, man liekas, arī vari atļauties pastāstīt kaut kādas lietas secīgāk vai uztaisīt viņu konceptuālāku vai vienkārši tur salikt iekšā dziesmas, kuras tev pašam patīk, un tur tu vari izpausties, un arī tas tāds promotēšanas darbs albumam, manuprāt, ja tu izdod pa singlam, tad tas varētu būt daudz nogurdinošāk kā promotēt visu albumu, manuprāt, jo, principā, darbs jau ir, pa lielam ļoti līdzīgs, tikai albums ir mazliet apjomīgāks, vai ne? Bet albumi like. Jā, subscribe. Jā. Like and subscribe, please. Bet es arī gribēju piebilst ātri, ka albumā tu vari ielikt dziesmas, kuras, piemēram, nekad mūžā neskanētu par radio, kā es, man liekas, izdarīju savā albumā. Ir dziesma ar albumu nosaukumu Kastamānija. Un, jā, tas formāts ir ļoti dīvains, ja es pats tā varētu teikt. Forma ir dīvaina, garums dziesmas ir dīvains. Un es nekad nevaru iedomāties, ka vispār pat tādiem zināmākajiem radio skanētu šādu tipu dziesmu. Līdz ar to, man liekas, albums arī ir labs veids, kā parādīt varbūt nestandarta dziesmu formas. Jā. Un vēl man liekas, ka albumu arī tu audzē savu lojālo fanu bāzi. Jā. Jo skaidrs, ka, ja tu to dari pa singlam arī, kas ir tādi radio singli vai vēl kaut kas, tad ir tādi cilvēki, kas tā garām skrienot klausās. Bet es zinu, ka albums klausās tādi, ja tu zini, ka tas cilvēks klausās albumu, tad zini, ka viņš ir tāds uzticīgs klausītājs, ka tu zini, ka viņš iespējams ir atnāks uz koncertu. Viņš nav tāds garām gājājs. Tā kā jāciena arī, man liekas, savus klausītājs un kas jārunā ar viņu tieši. Es domāju, Markus teica, ka viņš arī pats mīl klausīties albumus tieši māksliniekiem. Tu, Niklās, klausies arī albumus, māksliniekiem, kas tev patīk, vai tu vairāk izlasi konkrētas dziesmas, un tad, nezinu. Man ir dažādi, bet es arī noteikti kaut kādu mākslinieku, kam es sekoju līdzi, vai reizēm pat nesekoju līdzi, jo man liekas, ka es reizēm esmu atklausījies visu jau, tad es meklēju kaut kādus jaunus albumus, ko klausījies, bet man arī patīk albumi noteikti, jā. Es ikdienā arī kaut ko jaunu uzdevu, kaut kādas plates vai straumēšanas platformās. Tev ir plašs atskaņotājs mājā? Man nav, bet draugiem ir. Man ir, bet viņš ir tāds mākslīgais. Viņš tā kā viņam ar Bluetooth pievienot. Ja kas. Jā. Jā. Jā, un albums droši vien arī ir diezgan dārgs prieks mūsdienās, vai ne? Jā. Ar kādām izmaksām, es nezinu, cik tu vēlies atklāt teikt kaut kādus ciparus vai nevēlies tas tevs paša ziņā, bet, varbūt aptuveni vismaz ar ko ir jārēķinās jaunam māksliniekam, un varbūt, Niklās, es zinu, ka tev arī ir tie singli bijuši tiešām ar lielām fotosesijām, un tas promocijas materiāls tas ļoti nopietns. Varbūt jūs varat padalīties, lai gan varbūt klausītāji, man liekas, arī, es nezinu, ikdienā varbūt neaizdomājās, cik finansiāli pats mākslinieks ieguldās, lai kaut kāda dziesma nonāktu, un tad
Es esmu dzirdējis, ka saka, ak, Dievs, tur, nezinu, Spotify premiums studentam maksā 5 eiro mēnesī. Tas ir tik šausmīgi daudz un tā. Un, man liekas, nav tās izpratnes par to otru pusi. Jā. Nu, tas noteikti nav lēts prieks. Tas var atšķirties. Nu, es teiktu, ka, ja tu pats kā mākslinieks iemācies producēt, miksēt un masterēt, tad tas ir ok. Tad tas ir ļoti paceļams cipars. Bet, 99% es teiktu, ka to nedara paši. Ja vispār kāds to dara visu pats, es ļoti šaubos. Bet, man 5 štukas apmēram albumā aizgāja. Tā rupji rēķinot. Tas ir tīri uz ierakstīšanu vai arī iekšā promocijā, nezinu, coverārti, kas vēl? Tas ir iekļaujot coverārtus un produkšanu, miksēšanu un masterošanu. Jā, tas tāds aptuvenais, tas noteikti nav precīzi, bet jā. Nu, tas, protams, atšķirās arī pie kāda producenta, kādu tu vienojies par summu, labāk vienoties pirms tam noteikti. Cik lielos draugos tas ir viņi? Jā, tas ir aspekts. Jā. Bet, lēti tas, man liekas, nekādīgi nebūs. Anyway, tā kā, jā. Un pēc tam to, 5000 pēc tam, kamēr to atpelnīt kaut kādos Spotifyā vispār ir. Spotifys, protams, negribu mest lielu ēnu Spotifyam, bet, uzmetīšu nedaudz. Spotifyā ir tā, ka, piemēram, tu pa 1000 streamiem vidēji saņem 3 līdz 5 eiro. Tad var parēķināt, cik tev vajag streamus, lai atpelnītu 5000. Jā. Jā. Tā kā tīri ar straumēšanas platformām, uz to nevajag paļauties noteikti. Ja vien tu neesi Beyoncé vai Taylor Swift, tad, man liekas, tas nav labs finansiāls avots tieši straumēšanas platformas. Bet, jā. Ko es varu teikt par singliem? Ļoti līdzīgi atkarīgs ar ko tu strādā, kur tu strādā, kādā formātā ir... Pieņemsim, ir dažādi veidi arī kādu norēķinās ar tiem, kuriem tu strādā. Pieņemsim, zinu, ka ir daži, kuri pieņem, teiksim, kaut kādu autora atlīdzību daļu, un tad, ja tev mūzika uzsprākst, un tu saņem ļoti lielu naudu, tad šis te producents vai aranžētājs vai mūziķis, kas ir piedalījies, tad viņš saņem kaut kādu procentu. Ir atkal veids, ka tu vienkārši visiem samaksā, un visas autortiesības paliek tev. Tas ir vairāk tas formāts, kurā es strādāju. Par singlu arī es teiktu ļoti atkarīgi, bet principā arī rēķinu tādu producēšanu, miksingu, masteringu, ja tā vēl ir kaut kāda foršāka fotosesija, ja tie ir vēl kaut kādas reklāmas Instagramos, Facebookos, ja mēs vēl parēķinam, cik es varētu nopelnīt varbūt tajā laikā, ko es sēžu un sūtu relīzes un daru visu pārējo. Es teiktu, ka tie ir tāpat savā ziņā no 700 līdz pat, tur atskatās, cik tālu tu ej, līdz pat 1500. Es domāju, uz vienu dziesmu pilnīgi mierīgi var aiziet. Ja tu tur jau... Mūzikas video. Mūzikas video, mēs vispār nerunājam mūzikas video, ja tur vēl 5000, tad reiķinam uzreiz klāt. Jā. Un tas ir dārgs prieks, tāpēc es pagaidām vēl tādā ironiski to saucu tā par dārgu hobiju, jo ir makšķerēšana, medības un visādi citas lietas jāšana zirgiem, kur tu arī ieguldies, vai ne? Un šis arī pagaidām ir tāds savā ziņā hobijs, kas sāk kaut kādā ziņā kaut kur pāraugt par darbu, bet arī tas ir diezgan sarežģīti, jo es tieši tā domāju, tie ir veikalā, tu nopērc, teiksim, savu mīļāko veļas pulveri, ja? Tu zini, kā viņš smažo, tu zini, kā viņš izmazgā, tu zini, kādas priekšā ir sastāvdaļas, kas tev patīk, vai tev ir alerģija, vai tu nav alerģija. Savukārt mēs tajā tirgu mākslinieki, mēs esam tas produkts un tā mūzika ir tas produkts. Un tas produkts katru reizi ir citādāks. Viņš ir citādākā tempā, mākslinieks citādāk saģērbies, ja, un vēl tur ir vai nav mūzikas videoklips. Un tas arī sarežģītās visas lietas, tā kā, parēķiniet paši. Es domāju, ka 5000 vēl tāds tas izbraucu diezgan solīds. Draudz draugu. Jā. Jo es tā uz papīra biju kaut kad licis, es biju rēķinājis arī kaut kāds, ja mēs tur rēķinam vēl varbūt kādu video, tad, es rēķinājos arī pie kaut kāda 10,000, uzticamāk. Tas viss lielais process varētu iziet, un tas tāds, pamatīgs ieguldījums, tā ir tāda, pirmā iemaksa vasarnīcā. Jā. Markusam albums ir, Niklāsam būs, bet kādi vispār ir jūsu tuvākie mērķi, ilgtermiņi, īstermiņi, ko jūs gribat izdarīt ar mūziku savā dzīvē?
Pirmkārt, taisīt vēl, radīt jaunu mūziku. Tas būtu, man liekas, tāds pirmais mērķis. Man tagad tāds tuvākais lielais darbiņš, kas jāizdara, par ko stress, protams, bet gan jau būs forši, ir mans koncerts, albuma prezentācijas, ko jau minēju. 28. maijā depo. 7. Niklās arī būs. Jā, tāds grūti teikt par tādiem tuvākiem mērķiem, ja neskait to koncertu un rakstīt vēl dziesmas, bet tāds varbūt globālais mērķis uz tur nenoteiktu nākotni. Tas sapnis laikam jau būtu, ka tu vari turpināt radīt mūziku un neuztraukties par papildus veidiem, kā iegūt iztiku. Man liekas, tas būtu tāds ļoti cēls foršs mērķis. Jā. Mūzika top par to maizes. Lai mūzika ir tā kā tas maizes darbiņš, nevis kaut kas jādara paralēli. Jā. Man tas tuvākais noteikti ir tāds albuma ieraksts, jo ir vēl, materiāls ir savākts, ir kaut kas vēl jāsakārto, bet ir jāsāk tad reāli ierakstīšana. Tā kā es plānoju pa vasaru, rudeni un gan jau ka ziemu un visu vēl pārējo gadu to darīt un pa ceļam kaut ko parādīt, bet arī tas mērķis skaidrs, ka ir vienkārši iet uz priekšu, darīt, attīstīties, mācīties, uzstāties, izdot mūziku un vienkārši būt priecīgam arī par to, ko mēs daram, jo ir reizēm ļoti viegli tajā visā arī pazust. Ja ir tāds maizes darbs, un tagad jūs saprotat, kāpēc ir maizes darbs, vai ne? Tad tā mūzika nāk tiešām tāds kā papildus elements tavā dzīvē, kas nozīmē, ka tu pēc darba vakarā reizēm varbūt nevis sēdi divānā un ēd kartupeļus frī un skaties televizoru, bet tu 6 vakarā vispār tikai piesēdies pie klavierēm vai kaut kā un līdz naktī ņemies un aizēj gulēt un rīt atkal celies un aiz darbu. Domāju, ka visiem ar to ir jārēķinās, jo arī mūziķa dzīve ir tāda mazliet romantizēta, es gribētu teikt. Jo reizēm tas darbs ir, es esmu atskatījies kaut kādām savām uzstāšanās reizēm, kas ir bijušas, tad tu esi 3-4 mēneši sēdējis pie datora, kapājis, sūtījis ēpastus, licis bildes, postus, reklamējis, darījis, lai tu uzkāptu pusstundiņu skatuves padziedātu. Jā. Bet acīm redzot, tas adrenalīns uz tās skatuves ir tik liels, ka mums vajag vēl. Jā. Tad tas acīm redzot izlīdzinās kaut kur. Jums nav bijis nekad tā, ka jūs gribat atmest roku mūzikai? Vairākas reizes. Ka nevar vairs, Jā. ir izaicinoši daudz. Jā, man, piemēram, albuma tapšanas procesā, ko es nezinu, 4-5 reizes man bija sajūta, ka viss, būs kaut kāds tur maziņais albums, tā kā viss, lai ir tik, cik ir pašlaik, es vairs netaisīšu. Bet, uztaisīju beigās, es jau zināju, ka es uztaisīšu beigās. Tāpat gribās vienmēr pabeigt līdz galam. Jā. Ir, noteikti, vēl nedēļu atpakaļ es gan jau domāju, kāpēc es to vispār daru. Tu reizēm, sēdi vienkārši tāds, liekas, jo pats tu reizēm tā progresu nepamani, liekas, tu izdari šo lietu un ne tālāk, un tev liekas, ka nekas tā kā nenotiek, un tad ir ļoti vērtīgi tajos brīžos, kad tu tikai gribās atmest ar roku, es reizēm apsēžos vienkārši divānā, tā kā domāju, ko es esmu tā kā pats sev sasniedzis, kā es esmu progresējis, paklausos varbūt kaut kādas vecos ierakstus, kurus esmu dziedājis vai kaut ko man tāds, progress ir forši. Bet jā, noteikti, jo vairāk jau kā mums nevienam to mūziku nevajag. Mēs jau esam tie savi pirmie fani. Un tad tam pirmajam fanam arī sevi ir jānotur formā. Jā. Ļoti poetiski. Kā dziesmā. Bet jums ir arī bijusi tāda sajūta jau tad, kad tā kā no angliski saka I've made it, kad vai jums vēl liekas, kad būs kaut kāds posms, vai tas tā? Varbūt tā kā nedaudz, uz tā kā mirkļa uzplaiksnījumā, jā. Man bija, kad es Lielajā Kristapā uzstājos, man noteikti bija tāda gandarīta sajūta arī, kad es biju vēl skatuves, pat pirms es nogāju nost, man jau bija tā kā tāda sajūta. Bet, jā, man liekas tā sajūta iet un nāk un iet prom un nāk atpakaļ. Jā, tāda sajūta, man liekas, ka pateikt I've made it un tā kā apsēsties divānā, man liekas, nekad tāda sajūta īsti nepienāk. Man vismaz tā šķiet. Jo vienmēr jau tu vari vēl kaut ko darīt. Nepensionējies. Jā, varbūt, ka tu jau jūti, ka iet uz norietu. Varbūt, jā, bet tā, man liekas, tas tāds progress visu laiku.
Man ļoti līdzīgi arī ir bijuši kaut kādi brīži, kad stāvu skatos, vai arī tas pats X-faktors vai vēl kaut kur, ka tā kā sev vienkārši atgādina, tā kā, paskaties, kur tu vispār esi. Nu, tā kā, what? Tas ir, nezinu, sēdējis tur pie televizora vai kaut kur skatījies, un tad, kur tas ir, ko tu izstājies, tā kā, bet arī, man liekas, tā sagaidīt tādu vienu sajūtu, kad nodefinē. Nu, protams, varbūt, ja tev ir kaut kāds mērķis, teiksim, nezinu, izdot albumu, un ar to tu tā kā esi sasniedzis visus savus mērķus, un tu negribi nekur iet tālāk, tad var noteikti būt tāda sajūta, ka tā kā I've made it, you know, tā kā tu izdari kaut kādu projektu, I've made it, viss tālāk. Jā, tā kā tā sajūta arī tāda ir un nav. Es gribētu pieskarties tādai būtiskai tēmai, un tas ir mūzikas menedžments. Un ko jūs domājat? Markusam ir menedžeri? Nezinu par Niklāsu, bet ko jūs domājat? Vajag, nevajag mūziķim menedžeri? Un kā ir dzīvot ar menedžeri, un tad Niklās var par savu pieredzi dalīties? Kā ir? Vajag? Nu, man šķiet, ka noteikti vajag. Man liekas, tas ir, jā, man liekas, bez menedžera. Nu, tīpaši, zin kā, gandrīz katrs mākslinieks ir nedaudz pa gaisu. Varbūt kāds vairāk, kāds mazāk, bet, nu, tā kā rīkoties ikdienā ar loģistikas lietām paralēli savam mākslinieckajām plūsmām, man šķiet, ka ir pārāk grūti. Man vismaz, man noteikti. Es domāju, ka arī vispārīgi runājot, ka tas ir, varbūt sākumu tu vari pats, bet man liekas, tā kā ar laiku tas, ja ne ir nepieciešams, tad tas ļoti, ļoti, ļoti atvieglo mūziķu dzīvi manā skatījumā. Jā, nu man nav menedžeris, es esmu savs menedžeris, bet es noteikti varu piekrist Markusam, ka tas paņem ļoti daudz enerģijas. Es domāju, ka mūziķiem vajag menedžeri. Jautājums ir, vai tu to vari atļauties un kad tev vajag menedžeri. Jo es zinu, ka ir ļoti daudz tādi jaunie mūziķi, kuri tā kā sāk kaut ko darīt un uzreiz vajag menedžeri. Jo man liekas, ka daudziem liekas, ka tā kā menedžeris uzreiz tā kā nosaka to, kad Būs slavens. Tagad tu būsi slavens, jā. Atkarībā vēl, kas ir menedžeris. Jā, no pressure. Bet nē, menedžeris, man liekas, ir vajadzīgs, es teiktu, tāds menedžeris vai draugi vai vienalga, kas vienkārši palīdz iesaistīties, jo tagad, pieņemsim, arī izdodu relīzi. Skaidrs, ka menedžeris, pieņemsim, tur, nezinu, izsūta preses relīzes, tur sarunā kaut kādas lietas un visu dara to. Un tagad tu to dari pats, tad jā, paliek laika mazāk tam mākslinieciskajam, tas paņem vienkārši tādu enerģiju un tas atkal tāds papildus darbiņš. Pagaidām es vēl ar to tieku galā, jo kaut kā pa gadiem es esmu attīstījis tās prasmes, lai es to varētu tā diezgan nesāpīgi izdarīt, bet noteikti ar laiku es jūtu, kad kāds būs vajadzīgs, ja, bet nu, te atkal vienmēr jautājums par kapitālismu, par naudām, jo visiem par darbiņu jāmaksā, vai ne? Un ja tu tā jau ieguldies, tad man liekas, ka es personīgi menedžeri varētu jau atļauties tad, kad es varbūt no savas mūzikas tā kā sāktu reāli kaut ko jau tā kā pelnīt un es varētu atlikt kaut kādu gabaliņu tam cilvēkam. Bet ja kāds ir entuziasts vienkārši, kas grib iesaistīties mūzikas industrijā un palīdzēt un darīt lietas un tas interesē, you're welcome, jā, rakstiet. Un labi, man liekas, nav jau nekāds noslēpums, ka mēs ar Paulu arī no menedžmenta puses esam pieslēgušās mūziķiem, bet būtu interesanti varbūt, nu labi, tas tāds garš jautājums, bet īsi kaut kādi varbūt konkrēti, tur, es nezinu, 3 uzdevumi, ko jūs prāt ir tā kā jādara menedžerim. Nu, ar ko tieši, Markus, tu minēji, kad menedžers ļoti atvieglo to loģistikas pusi, bet kā jūs kā mūziķi tā kā teiktu, kas tādi pirmie 3, vai Niklās, ja tev būtu pēkšņi menedžers, ko tu gribētu, lai viņi tev palīdz? 3 lietas, ko es teiktu, ir sociālai tīkli, visticamāk. Tā ir komunikācija ar presi, sadarbības partneriem, koncertiem, koncertvietām un tehnisko personālu. Un 3. es teiktu arī varbūt tāda ideja kaut kur ģenerēšana, tāda, jo diezgan bieži vienam arī viegli apmaldīties tajā savā galvā vai kādu no malas. Nu jā, tas tāds praktiskais darbs, kas paņem nost atkal to laiku mākslinieckajam. Jā. Tas, ko viņš teica. Jā. Jā. Man liekas, jā, ļoti precīzi.
sociālo tīklu aktīvs. Nu, sociālā, jā, es teiktu, tāds vienkārši varbūt sociālos varbūt piepalīdēt vairāk, jo skaidrs zinu, kā arī, man liekas, ar menedžeri arī ir tā, ka es, pieņemsim, zinu, ka es nevarētu īsti arī strādāt tā kā, negribas teikt, tā kā ar kuru katru, bet man būtu jādabūj kaut kāda uzticība vai kaut kāda, saite vai tā sajūta, kad tur tu cilvēku vari un gribi strādāt, jo man ir ļoti svarīgi strādāt ar cilvēkiem, kas saprot mani un kurus saprotu es. Un, ja pieņemsim, es kādam uzticu savu sociālos tīklus, tad visticamāk, ka paiet kāds laiks, kamēr mēs saprotamies, varbūt, kas ir tas mans stils, vai arī tas pats komunikācijas stils, ir kaut kāds stils, pieņemsim, ko es esmu tur attīstījis jau ar presi vai televīzijām vai radio, ir kaut kāds savs tonis jau, kurā es rakstu, un vienkārši noteikti svarīgi arī salāgot tās ekspektācijas un arī to sajūtu, jo reizēm menedžeris arī skaidrs, kad kaut kur virza tavu karjeru un tevi piedāvā, un tad arī novelk tās līnijas, ja, kur tu varbūt vēlies piedalīties, kur tu nevēlies piedalīties, jā. Un, tas tāds, tas jau tāda, es to salīdzinu tādu uzņēmuma komandas veidošanu, jo pa lielam, tas mākslinieks jau tu veido to savu biznesu ap sevi. Tur ir menedžeris, tur pēc tam parādās tev skaņotājs, tev parādās gaismotājs, kuram arī jāsaprot, kas tev patīk un kā tu nepatīk. Un tur tādai cilvēku sinerģija jānostrādā, ko nevienmēr grūti dabūt, nevienmēr viegli dabūt, jā. Tas, ko es vēl gribēju piebilst. Jā, ļoti, ļoti interesanti. Jā, mums tieši nākamais jautājums bija par tā, cik tad lielu komandu mūziķim vispār ap sevi vajag veidot. Un tu jau ieskicēji tos galvenos cilvēkus. Tev, Markus, ir menedžeris, tu plāno papildināt savu komandu, vai tev, kad tagad, piemēram, gatavojoties koncertam, vai tev šķiet, ka būtu forši, ja tev būtu tā iespēja, ka būtu jau apkārt konkrēti cilvēki, vai var iztikt? Jā, noteikti var iztikt, kā mēs redzam, bet jā, man šķiet, ka tas, ko Niklās teica, ka ir jau savs skaņotājs un gaismotājs, kuru tu jau esi sadarbojies un kurš ir tāds konsistent, man liekas, tas ļoti, ļoti atvieglo, un tu jau zini, ko sagaidīt, tu jau zini uzreiz, kurā vietā uztaisīt, piemēram, gaismu šovu vai kā tu skanēsi konkrētajā telpā, konkrētajā dziesmā. Man liekas, tās ir lietas, kas noteikti ļoti atviegloti. Protams, tā ir varbūt tāda liela prasība, un tur jau jābūt diezgan lielam kapitālam, ja tev ir savs personīgais skaņotājs un gaismotājs, bet es teiktu, ka tas atvieglo. Un, jā. Komandu jau tu vari vākt, cik vien tu vēlēsi. Stilisti un dizaineri un skaņotāji un gaismotāji un terapeiti. Backstage menedžeri un šoferi. Ēdinātāji. Jā, menedžeri jau arī dalās. Koncertu menedžeri, sociātīklu menedžeri, backstage menedžeri, jā. Lai nav vienam menedžerim jādara viss vispār, jā. Mēs slēgt par to, ka jaunie mūziķi, bet kā ir būt jauniem mūziķim starp veterāniem un vispār, kā jums šķiet, cik viegli ir to klausītāju uzticību iegūt? Es nezinu, mūsdienās es teiktu, ka tas ir diezgan izaicinoši, jo mēs dzīvojam tajā sociālo tīklu laikmetā, kad jebkuram ir iespēja jebkā promotēt savu mūziku, un arī tā mūzikas radīšana ir. Jo kādreiz tādos senākos laikos mūzikas radīšana un vispār kaut kāda ieraksta un tādas lietas bija ļoti ekskluzīva lieta. Tagad savukārt tu ieeji teiksim, kaut kādos sociālajos tīklos un ļoti daudz dzied, vai ne? Un tad ir kāds, kas uzsprākst un kāds, kas neuzsprākst. Un man šķiet, ka tā atslēga ir vienkārši darīt salīdzinoši savu iespēju robežās regulāri un pēc labākās sirdsapziņas. Un tad, man liekas, tie klausītāji savelkās. Un iedvesmoties arī, varbūt ne salīdzināt, bet iedvesmoties no tiem veterāniem, jo reizēm tā ļoti viegli ir iekrist arī tādā salīdzinājuma, tādā bedrē. Zinu, ka tu skaties, tur Billie Eilish 18 gadi, jā, tur viss jau arēnas pilns, un ko tu Niklās 26 gadi, 65 singles izdevis. Jā, ko tagad? Tā, reizēm ir tā, var tādā bedrītē iekrist, bet, es teiktu, tas ir diezgan liels izaicinājums. Tas ir, jo mūzikas ir ļoti daudz. Es esmu gāju tieši vienos kursos tādos arī par vispār
neatkarīgajiem māksliniekiem, kurus mazliet iemācījos arī par to menedžmentu un kaut kādām preses lietām vēl kaut ko. Un tad tieši tur minēja, ka dienā vismaz 100,000 ierakstu iznāk. Nu, tas ir pasaulē. Un plus vēl tagad jāiet daži no tiem. Un no tiem daži tie Liela daļa. 30,000. Jā. 30,000 vēl jāiet. Nu, tas nozīmē to, ka un tad tu izdod, tur nezinu, piekdienā, ceturtdienā, trešdienā, vienalga, kad savu dziesmu, ja pat tie ir 100,000 pasaulē, nu, tad ar ko tavs ieraksts, būs tik unikāls, lai viņš izceltos starp visiem 100,000. Un tas ir tas, kas vienkārši, man liekas, paņem laiku, un jo vairāk un ilgāk tu to dari, jo vairāk tu apaudzes ar to visu. Un tas ir tāds, man tā šķiet. Jā. Nu, man šķiet, ka tiešām mūsdienas ir savā ziņā tāda neiespējama misija izmanevrēt cauri visiem miljoniem, burtiski miljardiem varbūt pat esošajām dziesmām tīri straumēšanas platformās. Bet, man šķiet, ka es piekrītu tādā ziņā, ka vienkārši ja tu turpini darīt, un cilvēkiem, kam ir lemts tam interesēt, nu tiem interesēs ar laiku un savāksies, jā. Ja pat tu tur nebūsi ar miljonus klausītājiem mēnesī, bet tāpat savāksies tava fanu bāzi, un man liekas, ka tas jau ir tā kā galvenais. Nu, protams, ja vien tavs mērķis nav būt tur statistiski lielākajiem pasaulē, tad citādāk bišķi, bet jādara vienkārši. Un kā jums šķiet, Latvijā ir vispār pietiekoši kaut kādas iespējas jauniem mūziķiem sevi parādīt, vai jūs esat interesējušies, kā varbūt ir, nezinu, kaimiņu valstīs vai kaut kur tālāk, vai Latvijā ir tādas koncertu vietas, kultūra telpas, pasākumi, vai mums ir X faktors, un tad tu uzsprāksti? Vai neuzsprāksti? Nu, man ir diezgan grūti teikt. Es zinu, ka tagad ir parādījies ļoti forši mums Riga Music Week, kur tu vari noteikti iet un sevi parādīt, bet tur atkal arī, es domāju, ka vajag albumu. Un es esmu redzējis kaut kādi arī, kas saka, atvērto mikrofonu, open mic'i, bet es neesmu pats personīgi apmeklējis bijis. Un ir jau iespējas, man liekas, ka tās iespējas ir, tik daudz, cik tu viņus atrod. Es domāju, ka var ar visiem visu sarunāt, kaut kur uzstāties, vai reizēm kādam paveicās kāds mākslinieks pasauc iesildīt, tā kā man. Vai, tās iespējas grūti teikt, varbūt Markus var labāk nokomentēt. Man šķiet, ka iespējas ir. Noteikti nevar teikt, ka nav iespēju vispār. Koncertu zāles mums ir daudz. Tīpaši ņemot vērā Latvijas vispār apmērs. Mums ir maza valsts, un man liekas, ka relatīvi mums ir diezgan daudz vietas, kur koncertēt ir, man šķiet, vietas. Ir jautājums par tā kā tieši varbūt vidēm, kā piemēram X-faktors, kur tu publiski sevi parādi un tā. Tas varbūt nav tik daudz mums. Jā, ir X-faktors un ir Supernova, es teiktu. Tās vietas uzreiz atkal nav vēl viens finansiāls ieguldījums, vai tev šķiet, ka ir arī vietas, kur tā kā var... Vai tas ir vienkārši milzīgs sava laika ieguldījums, kas translējās gan jau finansiālā ieguldījumā līdz ar to, un, piemēram, tu netiec uz darbu, vai ne? Bet, Supernova varbūt arī, tas es pats neesmu piedalījies, bet man šķiet, ka tas arī ir tāds ļoti, ļoti liela mēroga darbs, un tas prasa daudz no tevis. Tas prasa laiku, enerģiju un visdrīzāk arī finanses. Tā kā, jā. Ir arī, kā vokālie konkursi ir mazāki, ir lielāki. Jā. TV šovu, es domāju, ka noteikti ir finansiāls ieguldījums, bet arī tajā pašā laikā jāpaskatās, pieņemsim, aizbraukt to pašu, sarunāties, gribētu kaut kur uzstāties, mēģināt vispār skatuvi, sarunāt kaut kādu koncertiņu, tajā pašā Liepnas tautas namā, vai ne? Es domāju, ka diezgan mierīgi, bet atkal tas ir tāds finansiāls ieguldījums, atkal tev ir jābrauc, jādomā, kas tev spēlēs, kāds spēlēs pats, tāds. Tad vienkārši ir jāreikinās ar to, ka visu laiku būs jāiegulda gan savs laiks, gan sava nauda, gan sava nervi un psihe. Taisat mūziku. Jā. Es gribēju prasīt, kāda jums par pieredze ar festivāliem, koncertiem, pilsētas svētkiem, pasākumiem? Cik daudz vispār jums šķiet, kad ņem un aicina jaunos? Un kāda jums pašiem ir bijusi pieredze ar to? Cik ir tā ne jūsu pašu veidotie koncerti un programmas?
Uz tādiem festivāliem es tā nevaru baigi spriest. Es neesmu nekad ar savu mūziku bijis nevienā festivālā, bet man šķiet, ka tāda liela mēroga festivāla, piemēram, Pozitīvs vai Summer Sounds, ka viņi kaut kā vairāk koncentrējās uz tiem lielajiem vārdiem, kas brauc. Un protams, uzaicina arī varbūt mūziķus, kas nav tik milzīgi, bet man tāda sajūta rodas, ka viņi mēdz tur pazust tajā visā, kas notiek uz vietas festivālos. Bet ir arī piemēram, Laba daba. Jā, tas ir alternatīvs festivāls, bet atvaino, ka iestrādājos vienkārši. Summer Sound, man liekas, ir viena tā foršā iespēja, ir tā iesildīšanas, pirms tam tie iesildīšanas koncerti, kur arī jaunie mākslinieki var braukt. Jā. Ir arī krač, ir iespējas. Es negribēju teikt, ka vispār nav ko tur darīt. Noteikti ir iespējas. Kā piemēram iesildītājiem braukt uz Summer Sound. Un skaidrs, kā arī visos pilsētas svētkos un festivālos, lai cilvēks atnāktu vai nopirktu biļeti. Jo patiesībā mūsdienās arī atnākt kaut kur pa brīvu ir jau ļoti liels izaicinājums. Un tas nozīmē, ka pašvaldībām jāmeklē liela vārdi, lai kāds nāktu. Un te, protams, arī aktualizēs jautājums par to visu mūziku bez maksas, kas nesen bija. Un arī to es visu ļoti labi saprotu. Pēdējā, kāds bija jautājums? Kāda ir jūsu pieredze ar šiem koncertiem? Es arī lielos festivālos neesmu bijis un lielos pilsētas svētkos vēl neesmu uzstājies, bet atkal tie ir, man liekas, ļoti līdzīgi kā viss ar mūziku, arī tas viss, tāda evolūcija, ja tu sāc, dziedāt kaut kādos, varbūt dārza svētkos kaut kur Vānē, un tad tu izaudz, varbūt, līdz tam Summer Soundam. Tas ir tāds process, es domāju, ka pilnīgi visi mūziķi arī Prāta vētra sāka Jelgavas skolā. Mēs visi kaut kur sākam un vienkārši tāds laiks un reizēm vienkārši tā nepacietība, ka liekas, jo šajā laikmetā straujajā, ja mēs tā paskatāmies, es vēl, nezinu, cik 20 vairāk gadi atpakaļ, es zīmēju kaut kādas lidojušas mašīnas un man tas vispār likās tā kā vispār cilvēks ir augstākais iespējamais punkts. 20 gadu vēlāk, Ķīnā cilvēki lido ar droniem. Vienkārši tas, cik arī strauji vispār attīstās pasaule. Un tā arī mūzikas industrija viss un arī mākslīgais intelekts. Es domāju, ka vienkārši katrā laikmetā noteikti ir kaut kādi savi izaicinājumi un atkal jādara. Tikai jādara. Nav variantu. Jāstrādā, visu laiku jāstrādā. Jāuzspridzina mākslīgais intelekts, piemēram. Nē, Stefani. Noteikti ne. Esmu heiteris. Es skatos uz viņu tā, es neesmu heiteris. Man personīgi kā cilvēkam, piemēram, kuram nav menedžera, es esmu iemācījis viņu darīt kaut kādas lietas, lai man aiziet kaut kas ātrāk. Vai tas ir kaut ko tīri, kaut kādi formatēšanas darbi, vai tas ir kaut kāds tādā savā mākslinieckajā izpausmē, es viņu neizmantoju, bet kas ir tādas pragmatiskas lietas, kas man reizēm, zinu, paņems 4-5 stundas sēdēt un manuāli kaut ko rakstīt iekšā un darīt, tad tur gan es izmantoju, lai es ātri tieku, tā kā, tehniski man ir menedžeris, ir nav, bet un tādā komunikācijā es arī viņu īpaši neizmantoju, bet tādās tiešām lietās, ko tev negribās darīt. Ļauj pārfrāzēt. Tam es piekrītu tam. Tas man liekas ļoti godīgi. Bet es runāju par tieši ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kas būtu saistībā ar māksliniecisko izpausmu ar mūziku. Man liekas, ka tam nevajadzētu vispār jaukties mūzikas dzīvē. Man liekas, protams, viņu gaumi, ja tas ir tā, es teiktu, man ir bijusi pieredze, piemēram, ar kaut kādā mākslīgā intelekta māksliniekiem, kuri to var izdarīt tā super kvalitatīvi, ka tu skaties un tev, pieņemsim kaut kādus video, jo mums Latvijā, Toms, aizmirst uzvārdu, bet, respektīvi, viņš ir mākslīgi un taisa tādus video, bet tiešām kvalitatīvus. Tas ir vienkārši tādas kaut kādas, varbūt, ainas, kuras tev vajag savā videoklipā uztaisīt kaut ko pilnīgi tādu fantāzijas, vai kaut kādas tādas lietas, bet tur atkal aizmugurē tāds ļoti ilgs mēģināšanas, programmēšanas darbs, un tas ir tāds atkal mērķiecīgs darbs, ja tu vienkārši tā kā
Saturinos uztaisot stulbu video, teiksim, mākslīgā intelektā, kur tur cilvēkiem 6 rokas no kaut ko ielic YouTube'ā, nu tad tas īsti, jā, tas nav mans. Ja tu dari tādu super kvalitatīvu, nu tā, kad visiem atkarās žoklis, ok. Bet ja tas ir tāds vienkārši, es tagad taisīšu katru dienu pa dziesmai un došu ārā, tehniski es to varētu darīt. Mēs varētu vienkārši sēdēt mākslīgo intelektu un principā katru otro nedēļu Niklāsam būtu relīze. Nu, vai tas nebūtu lieliski? Par 12,99 mēnesi. Par kādiem tūkstošiem mēs runājam. Jā, vispār. Jā, vispār. Vispār Taisiet mūzika ar mākslīgo intelektu. Vispār, jā. Tas bija joks. Jā. Un tad varbūt izstāstiet, kas ir jādara soli pa solim, kad grib sākt veidot savu tēlu, pieteikt sevi. Un varbūt kādas ir bijušas tās jūsu kļūdas, nu, ko jūs tagad saprotat, ka es būtu darījis citādāk, vai kāpēc man neviens nepateica, ka šis būs tā. Nu, tad kas ir tas, kā jums liekas tāds ideālais jauna mūziķa ceļš ar visu to, ko jūs paši piedzīvojuši un kam jūs izgājuši cauri, un ko jūs ieteiktu, neieteiktu mainīt, izmantot, varbūt kaut kā tā? Nu jā, šis gan jautājums. Nebaigais soli par solim instruction. Nu, vai kaut kādas kļūdas, kas jums, kur jūs esat, nezinu, to pašu menedžmentu vai atkal par kaut kādu ierakstu procesu, nu, ko jūs zinat, ka ja man kāds būtu toreiz, kad es sāku to visu ceļu, būtu pateicis, ka nu, šādi varbūt labāk nevajag, nu, tad tādas kaut kādas lietas varbūt jums ir nāk prātā. Nu, kaut kādas lietas, kas man pašam nāk prātā, es domāju, ka ļoti svarīgi ir... ko es, pieņemsim, neizdarīju un ko es salīdzinoši tikai nesen izdarīju, apsēsties, padomāt, vai tu to gribi darīt, ja tu to gribi, kāpēc tu to gribi darīt, ko tu ar to gribi pateikt vai nepateikt, varbūt tu neko negribi nepateikt, un tu vienkārši gribi dot ārā mūziku, un tas ir ok. Kā tu gribi izskatīties, kā tu gribi, lai cilvēki tevi sajūt, un tad arī, un kādā, varbūt, nezinu, žanrā vai kādos instrumentos tu gribi dzīvoties, vai cik ātrā vai lēnā mūzikā. Nu, respektīvi, es teiktu, sev salikt vienkārši uz lapas, uzzīmēt, nezinu, uz tāfeles vai nav, kur tādu plānu, ko es vispār gribu darīt un kā es gribu, lai tas viss izklausās. Varbūt nedomāt tik daudz par to, kur es gribu būt, tur par kaut kādām arēnām un koncertzālēm, bet to savu tādu kodolu nodefinēt. Vēl ko es noteikti turu teikt, nepakļauties tādiem saldiem piedāvājumiem, jā, jo reizēm ir atnāk tādi kaut kādi saldi piedāvājumi, tādi tur pa brīvi ierakstīts dziesmas, kas ir amazing jau no māksliniekam, jā. Un tad tas skries ar kaut kādām lietām, kas ir tāda varbūt jau bišķi tava mūzikas, tava skanējuma kaut kāda maiņa, jā, vai kaut kādas tādas lietas. Es domāju, ka tas svarīgākais, manuprāt, ir tiešām apsēsties, saprast, kāpēc es to gribu darīt, vai es to gribu darīt, kā es to darīšu. Ideālā gadījumā, protams, tas ir arī kaut kāds strateģiskais plāniņš un pamācīties un attīstīties, tāpat kā es arī visu laiku mācos dziedāt, jo es neesmu tur kaut kur profesionāli mācījies dziedāt, kaut kā darīs lietas. Attīstīties, skatīties un vienkārši darīt, un tad jau viss notiks. Jā, pagaidām par to plāniņu man arī vēl jāpistrādā pie tās stratēģijas, protams. Tā, viss nav tik rožaini. Neizklausās tā. Kāds bija jautājums? Step by step instrukcija. Ko darīt vai kādas kļūdas? Kādas kļūdas, pareizi, jā. Es pat nezinu, īstenībā labs jautājums. Man šķiet, ka varbūt es nesauktu to par kļūdu, bet varbūt es būtu darījis citādāk. Es to nenožēloju, bet es pirmo dziesmu uzrakstīju angļu valodā. Man tā ir viena no mīļākajām dziesmām pašam, bet ņemot vērā, ka es mēģinu vairāk kārt rakstīt, lielākoties rakstīt latviski, varbūt tas bija tā nedaudz varbūt netika pārdomāts gājiens no manas puses. Bet tā nebija pirmā, ko tu izlaidi. Tu viņu uzrakstīji, bet viņu... Jā, tā nebija pirmā, ko es izlaidu, bet tā bija pirmā, ko es uzrakstīju. Un man liekas, tas man tā nedaudz tā kā sašvankāja manu to trajektoriju pašam tieši iekšēji. Ka es uzrakstīju pirmo dziesmu angliski un pēc tam turpināju pārsvarā rakstīt latviski. Tas bija tāds nedaudz vajadzēja iztaisnoties. Jā. Ļoti interesanti, kad saki par to angļu valodu, jo man vispār manā plauktiņā kaut kādas pirmās 10 dziesmas, kuras vispār esmu uzrakstījis, ir angļu valodā.
viņas ir Man arī, jā. aktuālas, viņas ir. Un es tad sēdēju, domāju, kāpēc? Jo startēt, ja tu gribi tā startēt, teiksim, jau uz rādio, uz televīziju vispār, jau skaidrs, ka vienmēr labāk startēt latviešu valodā. No sākumā jāizcīna, kā tā saka, tā sava valoda, sava valsts, un tad tu vari doties, man liekas, jau tālāk. Bet kāpēc es sapratu, kāpēc es to darīju angliski? Tāpēc, kad latviski, tu raksti dziesmas latviski, tev ir jāizģērbjās. Savā valodā tu izģērbies vairāk nekā svešvalodā. Tev liekas, ka svešvalodā ir tās vieglāk tās lietas, ko tev gribās tā atklāti pateikt. Un tad, kad es sāku rakstīt latviešu valodā, es arī sapratu, jā, ka tas man bija tāds, varbūt vēl kaut kur tāds aizsardzības mehānisms, kaut kādai manai identitātei vai mākslinieciskai kaut kādai darbībai. Tas noteikti, jā, tā kā, jā, startējiet latviski. Bet arī inglišā rakstīt. Var uzreiz uz Eiropu arī mērķēt. Jā. Vai jums šķiet, ka, lai no Latvijas izsistos pasaulē, ir jāpāriet uz angļu valodu? Vai varbūt to vajag mainīt mums domāšanu? Un cik es esmu runājusi ar piemēram, kolēģiem no Lietuvas, viņiem daudz, man liekas, izteiktāk ir tas, ka viņi ar lietuviešu valodu startē arī pasaulē un tās pašas grupas tūrē pa Eiropu dziedot tikai lietuviski. Man liekas, latvieši kaut kā uzreiz domājot par pasauli pārslēdzās uz angļu valodu. Vai kā jūs to? Jā, man liekas, ka latviešiem kaut kā ir iegājies, ka ir jāraksta angliski, lai kaut ko sasniegt. Man liekas, ir nedaudz tāda mentalitāte parādījusies. Tagad jau, man liekas, paliek labāk. Bet, jā, diezgan ilgstoši man šķiet, ka bija tāds priekšstats, manuprāt, nepareizs, ka tev jāraksta ir angliski, lai tu izsistos un uzreiz jāiet uz ārējo tirgu. Un es pat nezinu, man grūti teikt, kāpēc. Nē, man ir teorijas, bet par to tagad laikam nerunāsim. Bet, jā, piemēram, Lietuvā arī, Lietuvā es pamanīju to, ka sastrādājos ar lietuviešiem albumu ietveros 2 producentiem, un es pamanīju, ka es ienācu telpā, lai sāktu ierakstīt dziesmu, un es sāku dziedāt latviešu valodā, un viņiem nebija nekāda pārsteiguma. Viņiem bija tāds, cik forši, cik skaisti, un tā, lai viņi vienu vārdu nesaprata, bet viņiem ļoti patika. Un jā, viņi nemaz nesagaidīja, ka es nākšu un dziedāšu angliski. Un jā, kas viņiem par to uzjautāja, viņiem bija tāds, musēji arī dzied lietuvisku, viņi pat brauc arī ārpus Lietuvas ar lietuviešu valodā dziesmām, un viņi tāds, wow, kāpēc tas tā latviešu valodā nevarētu būt vairāk? Jā, kaut kā tā. Tev lauzīs stereotipus. Jā, cerams. Aiziet. Jā. Man liekas, par to angļu arī es tikai tādas savas pieredzes kaut ko vispār varu teikt un runāju. Es domāju, ka vienkārši, ja tu gribi kaut kur lausties tālāk, tad ir tā sajūta, ja tu uzrakstīsi angļu valodā, tad maksimāli vairāk vietās sapratīs. Jā. Mhm. Tas, es domāju, tāds viens no, jo latviešu valoda mēs esam salīdzinoši maz uz tā pasaules fona, vai ne, un tad liekas, ka tagad uzrakstīs angļu valodā un dzirdājis Lielbritānijā un Amerikā un Vācijā un Nīderlandē un visur visi sapratīs un Lietuva un Igaunija un visi zinās, ko tu gribi pateikt un vēl kaut ko, bet reizēm tiešām ir tā, ka es arī tiešām piekrītu, ka lietuviešiem ļoti izteikti tas ir, ka viņi brauc un tad man šķiet, ja tu spēji aizķert cilvēkus ārzemēs ar savu valodu, savu skanējumu, tad tas ir lielākais kompliments, kas var būt, jo cilvēki nesaprot ne vārdu. Man ir bijis, es arī bijis strādājis mūzikas žurnālistikā, un man sanāca aizbraukt uz festivāliem Igaunijā, un es sapratu, ka man patīk. Es aizbraucu uz turienes, ne vārda nesaprotu, bet man tā mūzika patīk. Es skatos vienkārši, ko tas mākslinieks dara, kā reaģē pūlis, un tas ir vienkārši forši, kaut ko saprotu, kaut ko nesaprotu. Arī Lietuvās es biju uz koncertiem. Tas ir forši. Un mans liekas forši, un kāpēc, lai arī citiem ārzemēs neliktos forši? Jā, man liekas, tas arī ir tā kā, man liekas, ja tu iepriekš prasīji par tiem mērķiem, un tā, man liekas, ka, ja mūzika spēja aizķert, tā kā nesaprotot vārdus, tas, man liekas, ir tā kā, tas ir viens milzīgs mērķis, kas ir sasniegts. Jo, man liekas, ka, primāri, manā skatījumā primāri vispār vārdi ir sekundāri. Man vismaz svarīgāk ir mūzika. Jā, es piemēram lasīju arī komentārus, klausījos grupai Instrumentiem, ir dziesma Zemeslodes, kas viņiem ir YouTube videoklips, un tur ir
zem videoklipa ir vairāk komentāru no ārzemniekiem, kas raksta angliski, ka viņi neko nesaprot, bet viņiem tik ļoti patīk, ka viņi katru dienu klausās. Tāds, wow, nu šis ir amazing. Jā. Tev Niklaus arī liekas, ka tu arī esi mūziķis, kas klausās mūziku? Vai... Atkarīgs, cik bēdīgs es esmu. Jo man patīk tas viss miksiņš. Man patīk, kad ir saturs vārdos. Man patīk, ka ir progresija kaut kāds saturs mūzikā, bet tas ir kā kuram. Tas ir arī atkarīgs no gara stāvokļa. Bet tas vēstījums arī, kas ir ielikts vārdos, man ir svarīgs. Jā. Man arī ļoti svarīgs, bet man mūzika vienkārši ņem virsroku. Jā, galvenais, lai nav pavisam kaut kāda, nezinu, stulbi vārdi, tad sāk traucēt, vai... Jā. Nav tā, ka es nedzirdu vārdus. Es klausos arī vārdus. Man pats arī... Markus klausās instrumentālo. Kāpēc vispār rakstu vārdus? Ne, bet for a fact, man vispār ļoti patīk klasiskā mūzika. Man arī, tiešām. Es šādi tad klausos, vai Hans Zimmers. Tā kā, jā, tur nav neviena vārda. Visu var saprast. Visu, ko tu jūti. Es nezinu, cik saprast, bet sajust visu var. Jā. Interesanti. Jā. Tā. Mēs aizrunājāmies nedaudz off topic, bet jā, vai jums ir bijis labi par tām kļūdām? Mēs varbūt pārnājām, vai bija kaut kas tāds, kas pārsteidza jūs, kad jūs sākāt, kur jums likās, ka tā, šitā, wow, ir arī šitā. Vai jūs tā viss ir tā mierīgi, bez daudz kļūdām, bez pārsteigumiem liekiem? Tā. Es nezinu. Viss bija skaidrs. Jā, viss bija instrukcija. Nē, man liekas, es varbūt kaut kur arī biju romantizējis to mūziķu dzīvi, bet tas showbizness vispār kā tā ir baigā gaļas mašīna. Tā, ja mēs tur runājam atklāti, vai ne? Tās noteikti arī par kaut kādām filmēšanām man nebija izpratnes, cik ilgu laiku tas vispār paņem, ka tu vari kaut kādu vienu epizodi, teiksim, kaut kādam TV šovam filmēt no rīta līdz naktī vienkārši. Un kad tu esi noguris, varbūt jau gaidi kaut kādas 9 stundas, un tad tev ir jāiziet pēc 10. stundā. Tā kā svaigam kā gurķītim jau ir epizodes 15. minūte. Vai ne? Kaut kādi tādi pārsteigumi vai reizēm arī tāda... Pat kaut kur man ir reizēm arī pārsteigusi kaut kāda tāda attieksme arī no pāris industrijas kolēģiem, jo, manuprāt, mēs esam tik mazi un mums tik ļoti vajadzētu tā vienam to atbalstīt un bīdīt un stumt uz priekšu, un tad, kad ir kaut kāds tā mēģināšana kaut kur izdarīt kaut ko tādu nejauku, tas arī man bija tāds pārsteigums, lai gan filmās tas ir redzēts. Jā, tādas, nezinu, 2 lietas, bet man liekas, ka katru dienu kaut kāda jauna pārsteiguma ir. Jā. Man nav ko pašlaik piebilst, bet jā, pārsteigumu ir daudz. Ir kaut kas, varbūt, ko jūs vēl joprojām liekas, ka nesaprotat? Es nezinu, es esmu dzirdējis par autortiesībām, piemēram, vai kaut kādu likumisko pusi, vai arī es esmu dzirdējis, kad kāds saka, ka uzraksta dziesmu un tad atdod tālāk tur miksētājiem, producentam, un tur ir vesela pasaule, ko vispār nav skaidrs, kā notiek. Vai jums ir kaut kas tāds, ko jūs vēl līdz galam neesat izpratuši? Man katru reizi, kad man šķiet, ka ar autortiesībām es beidzot visu saprotu, es saprotu, ka es nesaprotu visu līdz galam. Man liekas, tur mūžīgi var mācīties. Jā, it kā pamatlietas ir skaidrs, bet jā, tas ir tāds sarežģīti kastīti, ko apgūt, manuprāt. Jā. Es reiz mēģināju, runāt par to kaut kādu tehnisko pusi, es reiz mēģināju ietaupīt līdzekļus un mācīties mūzikas producēšanu patstāvīgi. Tas bija ārprāts. Tajā brīdī es sapratu, kāpēc mūzikas producenti maksā tik, cik viņi maksā, jo tu nospēd vienu podziņu, un tur ir vēl 30 citas, un tu nospēd to nākamu, un tur ir vēl 40 citas. Un tad tu esi jau library, un tur ir miljoni skaņas. Un tu jau esi pazudis vienkārši, tu jau vairs nesaproti vispār, kur būt, un saproti, ka tu vienkārši doomscrollo to loģiku vai jebko, ko tu izmanto. Tā noteikti ir lieta, kur es vēl nelienu un arī nesaprotu kaut kādas tādas tīri tehniskās puses vai arī skaņās, kas ir kaut kādas frekvences un kā labāk noskaņot telpu un tādas lietas skaidrs, ka es kaut ko mācos. Man bija kaut kas vēl padomā, kādus piemērus tu minēji? Es teicu autortiesības vēl var, es teicu autortiesības. Likumiskā puse. Kas man nav skaidrs, vispār ir diezgan, man liekas, man grūti ir saprast,
pēc kādiem vispār kritērijiem radio izvēlās, kādas dziesmas iekļūst viņu rotācijā. Jo ir nācies dzirdēt pieredzes stāstus, ka tas tāds ļoti subjektīvs viedoklis. Es zinu, ka radio asociācijas, kur notiek atsevišķas sapulces un pēc kaut kādiem noteiktiem kritērijiem izvērtē šo te dziesmu, bet jā, ļoti grūti vispār ir saprast, teiksim, ir kaut kādas dziesmas, kuras es esmu dzirdējis vairāk, un atkal citas, kuras mazāk, kaut gan man viņas likās mākslinieciski varbūt foršākas. Nu jā, tāds neskaidrība varbūt par to pusi, kā tas tiek darīts. Jā, kā saka, nav radio formāts, bet kas tad īsti ir zem tā, kas ir radio formāts? 3.33. Tas jau pa garu tagad ir. Jā? Jā. Nu redz, piemēram, es nezinu. Jā. Man liekas, 3.30 jau... Palaid garā. Es jau, kad es biju, ap boju man bija 3.50. Man jau teica, ka jau viss ir super gari. Ka tagad 2.50 jau ir tāds. Jā. Nevar paspēt izteikties. Vai ne? Ko tur var paspēt pateikt? Jā, rakst bez vārdiem. Nu, redz kā. Nē, tad būs 20 minūtes. Pantiņš, piedzēdājums. Jā. Nekāds intro, nekāds outro. Jā. Nu, Klau, Nekāds bridžs. mūsu podkāsts pirmā epizode straujiem soļiem tuvojas noslēgumam. Arī mums bija baigi forši parunāt, bet ko jūs noslēgumā epizodes novēlētu katram jaunajam mūziķim, māksliniekam, vienalga? Katram cilvēkam, kurš ir sava mākslinieckā ceļa sākuma posmā, ko jūs novēlētu viņiem un ko jūs novēlētu sev nākotnē? Nu, es novēlētu uzdrīkstēties galvenokārt. Man liekas, ka tas ir ļoti skaisti, un ja tu uzdrīksties, tu jau esi, man liekas, sasniedzis. Tu uzvarēsi daļu no cīņas vismaz. Ja tev ir ko teikt un tu gribi taisīt mūziku, tad, nu, manā skatījumā nevajadzētu būt nekam, kas tevi aptur. Un jā, galvenais darīt. Ja patīk, tad ir vērts. Jā. Pārējais viss jau ir īstenībā sekundārs. Es piekritīšu Markusam. Es arī noteikti novēlētu riskēt, jo tu nevari palikt tajā savā komforta zonā un gaidīt, ka te notiks kaut kādas jaunas, labas, interesantas lietas. Un nepadoties, jo visvieglāk ir padoties. Un ja tu tiešām zini, ka tu to gribi darīt, būs augšas, būs lejas, būs priecīgi un būs bēdīgi, bet ja tev tas sagādā prieku, tad vienkārši ir jādara. Un nevajag ņemt galvā, ko reizēm arī citi saka. Man pašam bijis pieredzē tā, kad izdari tā, kā pats gribēji, un tas nāk no sirds, un tas izklausās foršāk. Un, ja ir sava vīzija, jādara, jo tieši tāpēc mēs esam katrs unikāli. Mēs esam unikāli ar kaut ko, un tāpēc arī tā salīdzināšana kādu citu arī, tas vienkārši nav vajadzīgs. Riskējam, daram un dziedam. Paldies, ka šodien atnācāt. Ejiet klausīties Markus un Niklās mūziku. Jā. Paldies arī no manas puses, ka piekritāt būt pirmie, vēl kaut kur riskēt un atnākt. Un uzdrīkstēties. Un vispār jums arī komplimenti par uzdrīkstēšanos un riskēšanu. Jā. Es saprotu, ka jums arī šis tāds jauns formāts. Jā. Nu, tā kā mēs gaidīsim arī Visi uzdrīkstās. Jā. Labi, paldies jums. Paldies. Es biju Lāsma. Es biju Paula. Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē.